Kas jauns Holivudā? Ideja ļoti vienkārši. Es nolasīšu kādu faktu, ļoti svaigu, un jums vienā teikumā jāmēģina paust sava attieksmi par kādas slavenības dzīvi. Labi? Labi. Džošam Brolinam žēl Džordža Klūnija. Traki, nu. Trakums. Trakums. Kā tā var gadīties? Nu, jūs viņus taču zinat. Nu, viņam varētu būt žēl, ka viņš ir apprecējies. Ļoti iespējams. Varbūt viņam žēl, ka viņš atkal ir komēdiju žanrā iesaistījies ar Hail Caesar. Nezinu, varbūt tāpēc. Ļoti iespējams. Viņam viņa žēl, varbūt tāpēc, ka viņš pelna vairāk par viņu. Tev ir ļoti daudz versijas. Versijas daudz. Man liekas, ka nav tā, ka tu nezini. Tu ļoti zini. Daudz tu zini. Kā tev liekas? Viņš pārāk daudz pielūdzēja. Džordžam. Jā, Džordžam. Viņš netiek galā ar visām. Ai, man dienīgi. Nu jā. Patiesību mēs redzētu, ja vien mums būtu ticība. Viss. Sveicināts Cēzari, brāļi Koeni jaunākā filma, un kā jau parasti, Džordžs Klūnijs tajā tēlo smieklīgu, taču diezgan dumju varoni. Šajā intervijā Džordžs Brolins atklās, cik ļoti viņam ir žēl Klūnija. Man viņa ir tiešām žēl, jo visi vienmēr piemin, cik stulbi ir viņa varoņi. Tas ir briesmīgi. Man prieks, ka es neesmu viņa vietā. Man prieks par lomām, ko man piešķīruši Koeni. Un es neuzskatu, ka Klūnija tēli ir muļķi. Viņi ir bērnišķīgi, viņi uzvedas kā bērni, vismaz šis. Pārējie ir stulbi, šis ir bērnišķīgs. Filmas darbība norisinās 50. gados, kas ir Holivudas zelta laikmets. Daudz cilvēku filmu uzskata par veltījumu šim laika periodam, taču Brolinam šķiet, ka visas Koena filmas ir veltījums pagātnē. Tas ir ceļojums laikā, stāsts par to, kā tolaik viss varēja notikt. Tas pats parādīts arī viņu filmās Millera krustojums un Bārtona Finks. Viņus fascinē šis laikmets, kurā viņi var piedalīties tikai uzņemot par to filmas. Sveiks, Cēzari, redzams kinoteātros. Vēlaties zināt, kas notiek? Labi, turpinam. Aktrisi Dženiferu Gārneri Ņujorkā apturējusi policija. Par ko? Par iešanu pie sarkanās gaismas. Ja? Es pieņēmu, nezinu. Jo viņi jau neko citu ļaunāku nevarētu izdarīt. Odovančiks. Palūdzu autogrāfu. Es gribēju teikt. Viņš apturēja polici, lai palūgtu autogrāfu. Tev tā ir gadījies? Nē. Bet nu dienas stāvokli, kāpēc neizmantot? Man ir gadījies tā. Tev tā ir gadījies? Es pārkāpu ātrumu. Un tev paprasīja autogrāfu? Jā, parakstās bieskavīts. Ai, ziķeris. Nu labi. Tad jūs par viņu tā neko ļaunāku nedomājat. Tas jauki, tas jūs padara par labiem cilvēkiem. Droši vien ir cilvēki, kas uzreiz teiktu, nu sen jau bija pelnījusi. Ko te viņi tur? Aktrisi Dženiferu Gārneri apstādināja policiju. Viņa nedarīja neko nelegāli. Policists vēlējās viņu nofotografēt. Filmas Dallasas pircēja klubs aktrise bija Ņujorkā. Atsaliecinieks pamanīja, ka viņa ir labā garstāvoklī. Vīrieti zilā uniformā lūdza nofotografēties kopā. Viņa piekrita. Izrādās, viņa dažas sekundes pirms notikušā pastaigājās un pavadīja savu dienu. Cerēsim, ka fotografēšanās ar slavenībām nekļūs par policista ierasta nodarbi. Vai vēl sliktāk, ka fani sāks vilkt policijas uniformas, lai nokļūtu tuvāk slavenībām. Kaut arī Dženifera nesen izšķīrās no Ben Afflecka, ar kuru bija precējusies 10 gadus, viņa kā vientuļa māte labi pavada laiku. Un pirms nedēļas fani redzēja, ka viņa ejot prom no sporta zāles, paņem savus 3 bērnus.